Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta. Šajā podkāstā mēs runāsim par kultūru un tās aktualitātēm ar dažādiem nozares profesionāļiem. Kulturētājiem. Un šīs raidieraksts top par godu Latvijas Kultūras koledžas 80. dzimšanas dienai, kā arī saldojumam. Bet saldojumu mēs svinēsim jūnijā, un līdz tam vēl ir kāds laiciņš. Tāpēc es, Jākaps un mans kolēģis Niks, pieslēdzamies epizodei. Aiziet! Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta, kur mēs runājam par kultūras nozari ar dažādiem kultūras profesionāļiem un kultūras saistītiem cilvēkiem. Šodien mūsu tēma ir zaļknābis kultūrā. Runāsim par to, principā, kā tad ir ienākt kultūrā un nenoslīgt, kādas tad ir jauniešu ambīcijas un visu par un ap gan jauniešiem, gan arī cilvēkiem, kas ir jauni kultūras nozarei, ne tikai jaunieši. Jā, un šodien mums uz sarunu ir pievienojusies kultūras ministre Agnese Lāce. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka aicinājāt. Sala Čurēna, Latvijas Kultūras koledžas absolvente, nu jau tehniskā producente un jaunā uzņēmēja. Paldies. Sandra Zīle, kas šobrīd ir arī mūsu studente, kursa biedrene, teātra režijas un aktieru mākslas specializācijā. Un pasākumu režijas. Un arī Evija Vildiņa, kas mums šodien pievienojusies, kas ir pasākumu producēšanas studente. Sveiki. Prieks jūs visus šeit redzēt. Kamēr mēs likāmies augšā, jau esam sadraudzējušies, tāpēc esam pārgājuši uz pirmā vārda bāzi viens ar otru, par ko ir liels prieks. Bet varbūt uzreiz ķersimies vērsim pie ragiem. Vēlos jautāt Agnesei, kā vispār nonācāt kultūrā un šajā kultūras ministra amatā? Jo es pētot Wikipēdijā jūsu biogrāfiju, nevarēju atrast ļoti daudz atsauces uz to, ka jūs pirms tam būtu bijusi ar kultūru ļoti saistīti. Varbūt varat pastāstīt nedaudz par sevi. Jā, mana lielākā daļa dzīves ir bijusi saistīta ar pētniecību un ar darbu tieši NVO sektorā, nevalstiskajā sektorā. Un arī tajā politikas veidošanas pusē no mērķa auditorijas puses droši vien gan pētot, kas ir labākie veidi, kā būvēt Latvijas migrācijas un integrācijas politiku, gan arī kā ļaut labāk iesaistīties politikas veidošanas procesā tiem, kurus tas tieši skar. Un kultūras ministrija strādā arī ar pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumiem. Un faktiski sākotnēji es nonācu kultūras ministrijā iepriekšējās ministras komandā kā parlamentārā sekretāre strādāt tieši ar šiem jautājumiem, kas bija mana iepriekšējā specializācija. Un tad, kad Agnese Logina nolēma atkāpties, tad es kļuvu par ministriju, biju jau iestrādājusies arī darbā ar nozari. Un, manuprāt, atslēga jau ir sarunāties ar tiem, kurus šī politika tieši skar. Un tas ir arī tas, ko pēdējos 2 gadus noteikti esmu daudz darījusi, runājusi tieši ar pašām kultūras nozares NVO, ar kultūras iestādēm, ar kultūras nozares kapitāla sabiedrībām, skolām, augstākās izglītības iestādēm, lai saprastu, kas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams. Un ministrs jau ir tikai viens cilvēks. Ministrijā tur ir vēl 105 citi cilvēki, kas ir eksperti visdažādākajās jomās, un tiešām lieliski eksperti un lieli nozares patrioti. Tā kā ministram jāspēj gan orientēties nozarē, gan arī labi vadīt komandu un īstenībā sarunāties ar tiem, kurus tieši skar visi lēmumi. Tad jūs noteikti jūtāties kā zaļknābis, kad kļuvāt par ministri. Jā, es joprojām jūtos kā zaļknābis. Protams, tagad pieredze drusciņi vairāk ir uzkrāta, bet tomēr joprojām jūtos kā zaļknābis arī politikā. Protams, es esmu jauns cilvēks un arī pietiekoši nesen politikā. Tā kā katru dienu ir iespēja mācīties ko jaunu, un pēdējās nedēļas noteikti vēl vairāk iespēja mācīties jaunas lietas. Tāpat kā mums visiem, mēs jau arī visi tādi zaļknābi. Pašlaik esam tikai uz pirmā ceļa posma noslēguma gandrīz.
šobrīd. Bet, Vēl ir ceļš ejams, negribas ir vēl, runāt protams, par ceļš ātru. ejams, Priekšā jā. gan kursi, gan kvalifikācijas darbi. Bet varbūt mums ir vēl 3 viesi. Kā jūs nokļuvāt kultūrā līdz kultūras koledžai? Sāksim ar Sauli. Jā, es pēc būtības cilvēks smējās, ka es esmu industrijas bērns, jo mans tēvs ir kultūras industrijā bijis jau kopš es viņu atceros un kopš bērnības jau esmu iesaistīts šajos procesos. Un par to, ka es gribēju strādāt un būt šajā industrijā, es zināju jau sen. Tikai jautājums bija, vai tā būs kultūras akadēmija, vai tā būs mākslas akadēmija, varbūt kaut kur ārzemēs. Un tad beigās dažādu apsvērumu dēļ es nonācu Latvijas Kultūras koledžā, absolvēju un patiesībā esmu ļoti priecīga par to. Evī, kā ir ar tevi? Man ir mazliet līdzīgi kā Saulei. Es esmu uzaugusi ar un ap un vienkārši iekšā kultūrā. Jāsaka, liela paldies vienkārši manai ģimenei. Mammai, kura mani bērnībā stūma visur, kur vien var iestumt, un bērnībā tas likās, nu kam? Un tad jau tu vienkārši to sāc novērtēt. Un manam brālim, kurš vidusskolas vecumā izveidoja organizāciju, kurā pastāv vēl joprojām šobrīd jauniešu organizācija Nītauriņi. Un jāsaka, tā bija arī tā vieta, un tā vide, kurā es uzaugu, kura mani iemācīja par to, kas es esmu tagad. Un es arī tāpat diezgan neplānoti nonācu kultūras koledžā, lai gan zināju, ka vēlos būt kultūras industrijā, bet kultūras koledža nebija mana pirmā izvēle, bet es saku, ka tā ir mana labākā izvēle, kuras esmu tagad. Jā, man tā situācija nedaudz atšķirīga, jo man visa ģimene ir pilnībā, gandrīz visi ar juridisku ievirzi. Un es atkal... Bet tas ir tas, ko es zināju, ka es nevēlos darīt, ka es nevēlos būt jurists, es nevēlos būt advokāts. Bet, jā, un tad es pati sevi kaut kā bīdīju iekšā. Arī Ome mani nedaudz visu laiku grūstīja uz kaut kādām radošām lietām. Un tad tas jau tā dabiski aizgāja, ka es sapratu, ka tas ir kaut kas man laikam saista vairāk dzīvē. Un tā es nonācu arī principā koledžā. Lai gan par koledžu es uzzināju tikai mācoties vidusskolā 12. klasē, kaut kur pat 2. semestrī. Bet jā, un tā tiešām ir arī mana labākā izvēle. Es varu pilnībā piekrist, jo man šķiet, ka šī ir vieta, kas dod to platformu, lai mēs varētu uzsākt savas gaitas. Un tad mēs varētu uzreiz pieķerties tam pirmajam jautājumam, kas mums arī visiem ir, veicot kaut kādus radošus projektus. Vai kultūras nozara Latvijā vispār ir pretīm nākoša un atvērta jaunajiem censoņiem, jaunajiem talantiem, un cik viegli ir ieiet tajā un teiksim, pat bez pieredzes, ka mēs tikko esam pabeiguši. Varbūt jūs varētu nedaudz nokomentēt. Man šķiet, ka kultūras koledžā iedod ļoti labu atspērienu punktu tieši tādēļ, ka jums ir arī praksē balstīta izglītība. Un visās studiju programmās ir reāli paredzēta praktiska pieredze un darbs ar industriju, ar katru jūsu specializācijas jomu. Un kultūras nozara nav pārāk atšķirīga no citām tajā, ka tieši tas tīkls, kuru tu uzbūvē, jau sākot savu karjeru, tas ietekmēs tavus tālākos atspērienu punktus. Es domāju, ka kultūras nozarē tas ir īpaši svarīgi, jo tev ir jāstrādā ciešās komandās, kur katram ļoti skaidra loma un kur tāpēc tā sadarbība iepriekš jau var būt ļoti palīdzīga. Bet tas nenozīmē, ka nevar kāds ienākt arī no malas. Es pagājušajā piekdienā biju AdWords ceremonijā, kas ir tāda reklāmas nozares balva, un man pienāca klāt viens jauns vīrietis, kurš teica, mēs pirms pāris gadiem satikāmies Nīderlandē, es tur studēju radošās industrijas un jautāju, vai man ir jēga braukt atpakaļ uz Latviju, vai man tur būs ko darīt. Un es esot atbildējusi, ka noteikti radošās industrijas Latvijā piedzīvo izaugsmi, tās ir brīnišķīgas, apgrozījums pieaug, apgrozījums tiešām pieaug ar katru gadu ar vien plašāk. Radošās industrijas ir tās, kas ietekmē inovācijas arī citās ekonomikas nozarēs. Un es teicu, lai viņš noteikti brauc.
Un viņš teica, un šovakar es saņēmu AdWords balvu, un jūs man iedrošinājāt pirms 2 gadiem braukt mājās, un tagad jau es stāvu šeit ar balvu. Tā kā es nedomāju, ka visiem uzreiz tas rezultējās balvās 2 gadu laikā, bet es tomēr domāju, ka tas nozīmē, ka nozare ir atvērta jauniem talantiem un iedod arī to iedrošinājumu, un acīm redzot, jaunas idejas arī saņem novērtējumu. Bet man īstenībā būtu interesanti dzirdēt no jums, kas ir tas, ko jūs sagaidāt no saviem potenciāliem darba devējiem vai sadarbības partneriem. Jo tas iespējams ir tāds, tur ir tāda drusciņa vienmēr. Es pat negribētu teikt rīvēšanās, bet pielāgošanās nākot jauniem cilvēkiem un jaunām paudzēm. Ikvienā no kultūras nozarēm ir drusciņi jāpielāgojās tiem, kas tur jau strādā. Pēc man īstenībā interesanti dzirdēt jūsu pieredzi, kas ir tas, kā jums ir veicies iestartējot gan praksēs, gan jau konkrētos darbos. Es varu pateikt par vienu savu labo piemēru, kas bija pavisam nesen. Kad mums bija jāsāk domāt vispār par un ap kursa darbiem, es sapratu, ka man nav tāda finansējuma, lai es realizētu savu lielo ideju. Un es pamanīju, ka Siguldas novadā ir konkurss tieši kultūras projektiem, un es to projektu uzrakstīju, iesniedzu, un es dabūju 4000 finansējumu. Un pēc tam, kad es runāju arī ar Siguldas mēru, viņš teica, ka viņiem esot bijušas bažas, bet viņi tomēr deva šo iespēju, un viņi nebija vīlušies. Un es esmu tiešām ļoti pateicīga par to, ka viņi nenobijās, jo es rakstīju, ka es esmu studente un ka šis ir kursa darbi ietvaros. Un, protams, es tur sarakstīju visus, kuri man būs padomu devēji, visus mūsu specializāciju vadītājus, kuriem ir liela vārda, lai tikai tur būtu kaut kāda tā atsauce uz viņiem. Bet viņi arī teica, ka viņi ir ļoti atsaucīgi. Tā bija tā mana pieredze. Un es ceru, ka tādas vēl būs dzīvē daudz. Bet varbūt varētu uzreiz arī pakomentēt, kāda tev bija lielākie šķēršļi veidojot šo projektu. Vai nebija tā, ka tev šķita, ka uz tevi kā uz studenti skatās varbūt bija šī tā ar piesardzību? Ja runā no novada puses, tad visi, gan tie, kuri bija tajā komitejā, lai izsniegtu man atļauju, ka es vispār varu šo pasākumu veidot, viņi bija ļoti atsaucīgi. Gan policijas priekšsēdētājs, kurš ir tajā komitejā, kurš man sazvanījās diezgan regulāri un visos jautājumos atbildēja. Gan visi citi, ar kuriem sazinājos, viņi ļoti mani atbalstīja un saprata, un uz katru manu muļķīgo jautājumu viņi atbildēja tiešām solīdi. Nevis kā tu vispār vari rakstīt projektu, ja tu nezini, kā to izdarīt. Bet laikam tāds lielākais sastrēgums un asaras mazliet bija tieši no pārējiem nozares profesionāļiem, ar kuriem es sadarbojos projektā. Bet tad jau arī man mūsu pasniedzēji teica, jums jāsaprot, ka jūs vairs neesat mūsu mazajā piļu dīķītī, bet jau okeānā, un ka nozare ir skarba. Un to mēs vienkārši paturam prātā. Un kā mans teica, ja tu visu laiku liesi asaras, tu tajā nozarē nestrādās. Un tad vienkārši saņem sevi rokās un saproti to, ko tu nākamajos projektos vairs nepieļausi, gan attieksmē pret sevi, gan attieksmē pret tavām idejām. Tās visas bija tikai ļoti, ļoti vērtīgas mācības. Jā. Bet cieņpilna attieksme ir droši vien kaut kas tāds, ko tu sagaidi, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Un man šķiet tieši pret sievietēm nozarē. Jā, es pilnīgi piekrītu Evijai. Un, manuprāt, man personīgi jautā, tad es domāju, ka tāda cieņpilna attieksme ir varbūt pats svarīgākais, jo es jau pati apzinos, ka es neesmu tik pieredzējusi un varbūt nezinu kaut kādas lietas, bet tā kaut kāda vienkārši cieņa pret tevi un ka tevi uzreiz nenoliek kā zemāku tikai tāpēc, ka tu neesi tik pieredzējis kaut kādās lietās. Bet es vēlējos vēl pakomentēt par to nozares nežēlīgumu, jo mums pirms dažām dienām, pirms nedēļas aptuveni, bija tepat koledžā sarunu festivāls Rēbus.
Un vienā no sarunām bija uzaicināta jaunā mākslinieca Stirna. Un viņai tieši arī uzdeva jautājumu par to, vai viņai šķiet, ka nozara ir nežēlīga. Nu, tas bija vairāk no tāda mūzikas industrijas viedokļa, bet, manuprāt, tas, ko viņa atbildēja, ir ļoti labi attiecināms uz mums arī. Un viņa teica, ka, nu kā, tu pie prezidenta neiesi saģērbies pidžamā vai halātā. Bet tas jau nenozīmē, ka prezidents ir ļauns. Tas vienkārši ir kaut kādas lietas, ko tu dari konkrētās vietās. Un tāpat ir arī, manuprāt, ar kultūras nozari, ar pasākumu industriju, ka vienkārši ir kaut kāda noteikuma, kas tev ir jāpieņem. Citiem tev var šķist nežēlīgi, bet citiem politika šķitīs nežēlīgi, medicīna, nu, jebkura cita industrija. Vienkārši mums ir citi spēles noteikumi, principā. Tieši tā. Jā, es piekrītu pilnīgi visam, ko jūs sakāt. Bet man šķiet, tas, ko mēs reāli iegūstam šeit, koledžā, ir tā reālā bāze, tas atspērienu punkts, no kā mēs izejam tālāk industrijā. Jo mēs iegūstam tik daudz kontaktus ar reāliem nozares profesionāļiem, kuri mums pasniedz lekcijas, pie kuriem mēs dodamies praksēs. Un tad mēs sajūtam, un tad mēs esam jau pieredzējuši un redzam tās lietas no iekšas, nevis lasot grāmatā vai skatoties par to kaut kādu dokumentālu filmu. Mēs esam iekšā, mēs darām un mēs gūstam to pieredzi. Bet tas, ko es esmu ievērojusi, ka tieši koledžas izglītība, tā kā tas nav bakalaurs, tiek novērtēta attiecīgi zemāk. Un startējot projektā vai kaut kur, tas ir viens no tiem kritērijiem, ko bieži vien neņem vērā. Ja tev ir bakalaurs, jā, skaisti, viss ir forši, mēs piešķiram finansējumu. Bet tajā gadījumā es iesniedzu ar koledžas diplomu, arī augstākā izglītība un pieredze, negribu teikt par visām vietām, bet koledžā noteikti ir bagātīgāka nekā citās augstskolās. Un, lai gan man ir tā pieredzes bāze un es varētu veidot projektu, man viņu atsaka un viņus turpina atteikt, tāpēc man ir jādomā tā kā savi ceļi, kā sadarboties ar nozares profesionāļiem, kuriem ir izglītība, lai startētu tieši valsts sektora projektos. Es tev gribu uzdot jautājumu. Tu esi tehniskajā producēšanā, un ir tie stereotipi, kas man patiesībā liekas, ir arī diezgan liela patiesība, ka tieši tehniskajā producēšanā vairāk ir vīriešu dzimumu pārstāvi. Vai tu neesi sajutusi kaut kādu diskrimināciju vai kaut kādus šķēršļus tikai tāpēc, ka tu tajā nozarē esi sieviete? Patiesībā tā ir ļoti laba situācija, ko izmantot. Jo ir brīži, kad tu apzinājies, ka tu vari aiziet pateikt, nē, mēs darām šādi. Protams, uz tevi noskatās, un tad tu citreiz vari patēlot blondu tikai tāpēc, ka tu esi sieviete. Bet ļoti uzklausa vīrieši mani, un es neesmu saskārusies ar to. Protams, es esmu saskārusies, ka man domā, ka es neko nesaprotu. Bet es aizeju, es pasaku, kā mēs varētu darīt labāk, un tad visi atsēžās bišķīt un saprot, mēs nevaram runāt tā, kā mēs runājam ar producentiem vai kādiem citiem. Un tas ir mazliet, tā. Tur ir tas stereotips no sākuma, viņš ir, bet pēc tam, tad, kad tu reāli sāc darboties, Viņu apgāzi. Es viņu apgāžu. Tas ir arī starp citu, ko es gribēju teikt, kā mēs esam ar dāmām vairākām pajautāt, par to attieksmi runājot, vai jūs jūtat, ka pret jums ir citādāka attieksme tikai tāpēc, ka jūs esat sievietes? Noteikti ir, nav jau ko slēpt. Tā atšķirība ir noteikti. Attieksmē, gan es nezinu, jautājumos, ko uzdod. Mans mīļākais piemērs ir tas, ka ministra kabinetā es sēžu blakus Uzulniekam, Viktoram Valēnim. Mums ir 1 gada starpība ar viņiem. Ja? Es neesmu redzējis nevienu interviju, kur viņiem jautā, kā viņi pavada laiku saviem bērniņiem, un vai viņu mēteļus un kurpes, kur analizē. Tā kā mēs esam viena vecumā politiķi, bet mūsu darbā pievērš uzmanību citām lietām.
Man liekas, ka tā ir arī tāda paudžu atšķirība, ka šobrīd mēs to vairs nepieļaujam. Nu, vismaz es nepieļauju, un ja es dzirdu tādus komentārus savā virzienā, tad es arī uz tiem norādu un saku, ka man tas nav pieņemami. Un es pamanu, ka kopumā kultūras nozarē šādas pārmaiņas notiek gan attiecībā uz drošu studiju vidi, gan attiecībā uz drošu darba vidi. Ir lietas, kuras mēs vienkārši vairāk nepieņemam. Un tā ir ļoti nozīmīga pārmaiņa, kas ir iespējama tieši tādēļ, ka nāk jauni cilvēki nozarē. Un, protams, kā ar saviem darbiem tu parādīji savu vērtību, tā tam būtu jābūt ideālā pasaulē, ka tas ir tas, ko vērtē, tavas zināšanas un prasmes, bet, diemžēl, ir tādi atsevišķi stereotipi, kas cilvēkiem vienkārši iesakņojušies muguras smadzenēs. Nu jā, man liekas, tā tieši tajā pašā projektā, kur man bija gan veiksmes, gan neveiksmes, bija tā viena sāpīgākā lieta, kur es paņēmu diezgan dziļu tēmu par iekšējo bērnu, un kuru beigās pat nenolasījās visā manā deju uzvedumā. Tikai tāpēc, ka tiem, kuri man palīdzēja to veidot, viņi man pateica, kas tā vispār par tēmu, ka tā nav aktuāla, un ka es to izvēlējos, tāpēc, ka esmu sieviete. Tas bija tāds, ka kas notiek ar tavu iekšējo bērnu, ka tu tā domā. Bet, jā. Tā bija mācība, ko es centīšos nākotnē vairs nepieļaut. Sandra, varbūt tev ir kāda pieredze praksēs vai koledžā sadarbojoties ar profesionāļiem vai studentiem? Man laikam nav varbūt tik izteikti. Tas man drīzāk tiešām apkārt, gan es zinu, kā Evijai ir gājusi, un citiem cilvēkiem man tas nav bijis tik ļoti jāizjūt, varbūt uz savas ādas. Ir kaut kādas atsevišķas situācijas, kur tā ir gadījies vienā projektā, bet tas nebija arī tā kā tiešā veidā. Tā. Bet kopumā, manuprāt, ņemot arī vērā to, ka mums tomēr aizvien vairāk nāk iekšā sievietes industrijā, un viņas ir ļoti spējīgas un varošas un vienkārši brīnišķīgi cilvēki, tad man arī tās sadarbības ir bijušas tiešām ļoti, ļoti labas. Piemēram, mēs arī bijām praksē ziemā. Mēs bijām praksē pie Baibas Prindulas, un manuprāt, tas ir vienkārši fenomenāla sieviete. Un viņa arī ļoti iedod tādu pārliecību, ka tā kā mēs varam, un vienalga, ko vienkārši dari un ej kā tanks visam cauri un tik uz priekšu. Jā. Man jau arī šķiet, ka ar to jauno paudzi gribas piekrist Agnesei, ka tomēr mainās tās lietas, jo, ja man vecāki, tīpaši mamma vai kāda cita vecāka gadagājuma sieviete, ne vecāka gadagājuma, bet vecāka par mani, ir stāstījusi, kādas attieksmes ir bijušas pret viņu. Un tad, ja es runāju ar saviem vienaudžiem, es tomēr arī pats jūtu to atšķirību, kas, man liekas, ir ļoti pozitīva iezīme, uz ko mēs ejam. Galvenais ir to noturēt un neiekrist atkal kaut kādā, jo viss jau mainās atkal pasaulē, un tu sazini, kādas jaunas ideoloģijas atkal nāk mums pretī, bet man liekas, ka ir jāturās stingri pie tās, kā to pareizāk pateikt, vienkārši cilvēku tiesībām, kaut kādām vienlīdzības Un kultūras nozarei tur, protams, ļoti liela loma. Tā kā pēdējā laikā mēs arī esam runājuši par to, vai kultūra ir kaut kas atdalāms no politikas, un noteikti nav. Jo kultūras notikumi vienmēr reflektēs uz to, kas notiek sabiedrībā. Un kultūras nozare nereti ir pati pirmā, kas saka nē kādām netaisnībām, gan, piemēram, domājot rudenī par protestiem pret izstāšanos no Stambulas konvencijas. Tas bija arī vairākas kultūras organizācijas, kuras teica, mēs tur būsim, un mums tas nešķiet pieņemami. Tāpat runājot par to, kādu triecienu tas rada Latvijas starptautiskam tēlam. Vai mēs varam domāt par Venēcijas bienālu un mūsu mākslinieku iespēju tur pozicionēties. Un te jau atkal tas jūsu redzējums, ienākot kā jauniem cilvēkiem nozarē, ir iespēja arī runāt par tēmām, kas tieši jums ir svarīgas un kuras citādāk līdz noteiktām sabiedrības grupām var arī nenonākt. Bet jautājumi, kas saistīti ir, es nezinu, ar
varbūt tādām ļoti tehniskām tēmām, kā mājokļu pieejamība jauniešiem un tā. To īstenībā ļoti labi var uzrunāt kādā nevalstiskā teātra izrādē vai kādās performancēs un tā tālāk. Kultūra ir tā valoda, caur kuru uzrunāt jautājumus, kas jūs skar arī ārpus, teiksim, profesionālās dzīves. Jā, es pats arī novēroju, runājot par tieši šo te protestu, ka esošajā protestā tu redzi, ka te ir gan tieši šajā protestā gan tavi paralēli kursabiedri un kultūras pārstāvi, gan arī, piemēram, kādi akadēmijas studenti vai pasniedzēji. Un tu redzi, ka tā kultūras nozare tiešām šķiet ļoti izglītota un humāna, kuri saprot šīs tēmas un par viņām arī runā, kas ir ļoti svarīgi mūsdienās. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, ja mēs nedaudz atgriežamies pie vispār jaunajiem censoņiem kultūrā un kaut kādām finansējuma iespējām un kāda ir tā realitāte, nedaudz gribētos parunāt par valsts kultūra kapitāla fondu. Sakiet, vai jūs esat kāds mēģinājis iesniegt projektu kultūra kapitāla fondā? Pirms tam. Jā, bet tas bija daļēji sadarbojoties ar citām institūcijām un citiem producentiem. Es palīdzēju rakstīt šo projektu. Finansējums nebija, bet tālāk atradām citus risinājumus. Un tad par to pašu kultūra kapitāla fondu runājot, kas varbūt var pastāstīt jums droši vien ir dziļāks ieskats tajā, kā notiek tā vērtēšana, kas vispār, kas ir tas, kas dod to finansējumu? Šajā konkrētajā gadījumā, kur mēs rakstījām un sniedzām projektu, rezultātā atbilde no sniedzējiem bija tas, ka jauniešu šie projekti, par kuriem mēs sniedzām, ir apšaubāma kvalitāte. Un tas mani ļoti mulsināja, jo es pati ļoti labi zinu, kādu kvalitāti mēs šeit radām un cik kvalitatīvas gan teātri izrādes, gan koncerti, gan filmas, ko mēs šeit radām. Un tajā gadījumā, ja kultūra kapitāla fondā tas, ka tur ir rakstīts, ka tas ir jauniešu projekts, viņiem nozīmē, ir apšaubāma kvalitāte, tad rodas jautājums, vai vispār šo reāli kādreiz jauniešu projektus varētu atbalstīt tādā veidā. Man šķiet, ka kultūra kapitāla fondā iespējas ir dažādi cilvēkiem, nozares profesionāļiem ar dažādu pieredzi, bet tas, kur es varu piekrist noteikti, ir veids, kā tiek vēstīts par projektu konkursu rezultātiem, jo, manuprāt, mēs arī esam, un tieši šis ir tas iemesls, kādēļ šobrīd vairākās mērķprogrammās un projektu konkursos ir ieviesta jauna vērtēšanas metode saskaņā ar punktiem un kritērijiem daudz detalizētāk, kā tā bija iepriekš, lai arī varētu projektu iesniedzējiem pateikt, jums bija problēma tieši šajā pieteikuma sadaļā un šajā, jo, manuprāt, nevienam nav patīkami lasīt nepārliecina projekta rezultāti vai mazāk aktuāls citu projektu kontekstā. Tie ir bijuši tie pamatojumi, kas ir tikuši izmantot, bet man kā cilvēkam no NVO nozares, kas ir pati uzrakstījusi neskaitāmus projektus vietējā, starptautiskā līmenī, tā atgriezeniskā saite, arī ja tā ir negatīva, ar detalizētu vērtējumu, ir kas tāds, kas ļoti palīdz rakstīt labākus projektus nākotnē. Un tas vērtēšanas process ir iespēja arī mācīties ikvienam. Tur ir pieejamas arī stipendijas studijām ārvalstīs. Tātad, ja kāds pēc koledžas izlēma turpināt savu izglītību ārvalstīs, tad ir iespējams saņemt atbalstu. Ir arī radošo stipendiju konkurss, kas ir tieši tādam individuālam darbam, bet konkurence, protams, ir ļoti liela, un tas vidējais apstiprināto projektu īpatsvars ir zem 30%. Mēs saprotam, ka tas pieprasījums ir liels, bet tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai cilvēki zinātu, kas ir tas, kā uzrakstīt pārliecinošu
projektu. Un kamēr es esmu bijusi KKF padomē, tikmēr es esmu centusies uz šo mudināt, un tas mainās. Bet es nedomāju, ka kādam atsaka tikai tāpēc, ka ir jauns cilvēks. Tāpat var uzrakstīt projektu un parādīt savu ideju un iniciatīvu, un tajā skaitā sadarbības partnerus, kas, es saprotu, tev industrijā ir ar ilgstošu pieredzi. Tas, protams, palīdz to finansējumu piesaistīt. Bet, ja runā par citiem projektiem, kas ir domas finansējumi vai tā, šajos kontekstos es arī esmu saskārusies ar to, ka atgriezeniskā saite nav pietiekami detalizēta, lai arī es, kā jaunais kultūras industrijas pārstāvis, varētu izvērtēt savu projektu un pēc tam pēc šī secināt un varbūt uzlabot nākošreiz kaut ko tādu. Un tas nav tikai Kultūra Kapitāla fonda kontekstā, tas ir arī Liepājas projektu konkursos. Es esmu iesniegusi, Jelgavā iesniedzām, tur mēs gan dabūjām finansējumu, bet jā, tā kā finansējums un tas pamatojums, kādēļ tu neesi dabūjis, tas ir tas, kas, manuprāt, iztrūkst. Jo tajā gadījumā, ja tev pasaka, nē, paldies, mēs nevaram, un tu nesaproti līdz galam, kā es varēju šo uzlabot, vai kas tieši tur trūka, lai dabūtu. Paldies, es šo ņemu līdzi kā vienkārši vēl vienu pamatojumu tam, kāpēc tā detalizētākā atbilde ir nepieciešama. Tas nav nekas tāds, kas ir jāpublicē publiski, bet projektu iesniedzējiem gan tas būtu jāsaņem, un es noteikti arī aiznesīšu šo ziņu līdz Rīgas domei un tiem projektu konkursiem. Un vispār pašvaldībām nodosim to ziņu, lai viņi apsver, ievies šādas detalizētākas atbildes, jo, manuprāt, tas ir arī veids, kā nenoslīgt tajā nozarē, jo, ja tu visu laiku tikai saņem atteikumus un nesaproti īsti, kāpēc, tad vienā brīdī tev nolaižās rokas un saka, es šito vairs nedarīšu, man negribās. Jā, es pat par cik, ja nedaudz atkāpjamies no kultūras nozes, sportā ir viens liels notikums, ko sauc par hokeja čempionātu, un kad bija uz Latvijas televīziju uzaicināts Martins Dukurs runāt par hokeju, viņš minēja, ka no zaudējumiem tu vari mācīties daudz vairāk nekā no uzvarām. Un, piemēram, šajā kontekstā, manuprāt, to nevarētu gluži saukt par zaudējumu, bet tāds atraidījums, un tomēr tev ir jādomā citi varianti vai citi projekti jāsāk. Un, ja tu vari kārtīgi izanalizēt, kāpēc tas notika, tad jau arī notiktu tā attīstība, savā ziņā arī pieredze tiek gūta, un tā arī mēs tomēr varētu nenoslīgt. Tā kā tas būtu ļoti svarīgs punkts, jo, piemēram, ja mēs paskatāmies uz sportu, tomēr pēc zaudējumiem tiek sīki izanalizēts un smalki, kāpēc tika zaudēts, bet kultūrā tad šajā gadījumā, ja mēs šo te spēli uztveram kā projektu pieteikumu, un nevaram izanalizēt šo zaudējumu, tad diezgan ātri varētu nolaisties rokas. Tā varētu būt. Bet, ja mēs runājam par sporta notikumi, arī ir kultūras ministrijas pāraudzībā? Nē, tie ir izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzībā, bet viņi šobrīd vēlas arī pārņemt tādu modeli, kāds ir ieviests Kultūra Kapitāla fondā, lai būtu stabils un caurspīdīgs finansējums tieši tām aktivitātēm, kuras neorganizē pati valsts. Un, tas noteikti ir kaut kas atbalstāms, un kultūras nozarē tas tiešām ļoti labi strādā, un īpaši atbalsta tos, kas ir brīvmākslinieki, freelanceri un strādā ārpus valsts institūcijām. Bet es teiktu, ka tas tā ļoti detalizētā kritika ir kaut kas tāds, ko kultūras nozara gan salīdzinoši labi prot. Jo, manuprāt, mākslas kritika mums ir, lai gan arī nozares pārstāvs saka, ka tā ir joma, kurā ir nepieciešams vēl investēt un attīstīt, jo tas prasa ļoti padziļināts arī teorētiskas zināšanas, izpratni par katru nozari, lai teātra kritika vai mūzikas kritika vai vizuālās mākslas kritika, lai tā būtu tiešām niansēta, detalizēta, profesionāla un intriģējoša. Bet es arī gribu norādīt, ka Kultūra Kapitāla fondā tieši tiek atbalstīti arī kultūras mediji, kas nodarbojas ar šo darbu un kas ir platformas jauniem māksliniekiem, jauniem
jauniem kultūras nozares pārstāvjiem. Un, piemēram, dzejas žurnāli ir tie, kas publicē arī tādus autorus, kas nekur citur iepriekš nav publicējušies. Un tā ir vēl viena platforma, kas iedod atspērienu jaunajiem. Kā jūs jūtaties? Tas ir jautājums visiem. Vai mums Latvijā kultūras nozare ir vairāk tāda tradicionāla, vai mums tomēr ir vieta tiem eksperimentiem un kaut kādām jaunām vēsmām, vai tomēr liekas, ka vajag bišķīt piezemēt, tas jau Latvijas publikai vienkārši neinteresēs vai nekur neies. Kādas jums ir sajūtas? Varbūt mēs varētu ar Agnesi sākt. Nē, ar mani mēs noslēgsim. Tad, Mani interesē, ko jūs domājat. Mēs domājam, okay. Es domāju, ka mums tomēr vairumā ir uz to tradicionālo kultūru vairāk tendēt, bet tas ir tīri, manuprāt, tādu praktisko apsvērumu dēļ, jo mums ir ļoti daudz brīnišķīgi kultūras nami, bet, protams, ka šajos kultūras namos pasākumi, kas notiek lielākoties ir, ar tradicionālu ievirzi, jo tas visiem ir pazīstams, tas visiem ir patīkams. Visi zina, kas notiks, visi zina, ka pēc vienas jautrās dziesmas nāks bēdīgā dziesma, tad atkal nāks jautrā dziesma, tad atkal bēdīgā dziesma. Jo tā ir vieglāk. Jo tā ir vieglāk, un tā, bet tas nav slikti, tas vienkārši ir tas, kas ir iegājies. Un, jā, bet tomēr tā kā, nav tā, ka mums viss ir tā, jo ļoti daudz nāk arī ar jaunām vēsmām un tam līdzīgi, bet varbūt tā proporcionāli, ja mēs skatāmies, tad ir tā tradicionālā kultūra varbūt vairāk. Jā, es kā cilvēks, kuram ļoti patīk laikmatīgā māksla, visas cilvēkiem nesaprotamās performances un visi murāļi uz sienām, tad es varu teikt, ka jau paliek arvien labāk. Arī es esmu pētījusi performanču mākslu un ir tā publika, man liekas, Rīga ir viens no labiem piemēriem, kur tā publika ir tā, kur saprot. Varbūt to turistu dēļ vai to cilvēku, kur vienkārši redz tik daudz, ka viņi jau ir gatavi atvērtākām idejām. Bet, protams, tā, ka tu aizbrauc pat ne uz pārāk tāliem laukiem, tad tu redzi to, ko jau Sandra minēja, to pie kā cilvēki ir pieraduši, un iedot viņiem kaut ko jaunu, tikai pamēģini, tad tu dzirdēsi visu. Lai gan arī par tām jaunajām idejām Rīgā, tā patiesībā, kā mums mācīja, arī slikta slava un reklāma ir reklāma, un citreiz tā nostrādā labāk nekā tur laba reklāma, kur tu sev pabužini spalviņas. Tā kā man šķiet paliek ar vien labāk. Es gan domāju, ka tradicionālā kultūra mums ļoti miksējas ar eksperimentālo tādu kultūru. Tieši piemērs mums ar Sandru organizētais pasākums Paralēlis, kur mēs multimediālā formātā ietērpām Vika dzēju un dziesmotās revolūcijas tēmu, kas ir ļoti tradicionāla tēma, ko apspēlēt, bet tajā pašā laikā tajā ievest jaunas dvašas un pavērst to citādāk un paskatīties uz to mazliet citādāk un ļaut varbūt arī jaunajai paudzei to redzēt ar tādu svaigāku skatījumu. Un man liekas, tas arī notiek dziesmu svētkos. Ja mēs paskatāmies koncertī, arēnā vai arī Mežu parkā, tas viss paliek ar vien laikmetīgāks, lai gan mēs pieturamies un mums ir ļoti būtiskas tradīcijas, bet mēs atļaujamies ar viņām eksperimentēt. Un es domāju, ka tā būs ar vien vairāk un vairāk. Un arī tieši tā pati laikmetīgā māksla. Tas, kas izraisa visvairāk jautājums, bieži vien ir tas, kā tradicionālās kaut kādas vērtības savijās ar to pavisam eksperimentālo. Man liekas, mēs diezgan atļaujamies spēlēties šajās abās divās sfērās. Es laikam piekrītu tam, ka tā arī mūsu tradīcijas un tie mērķi, kas ir uzlikti gan materiālā, gan nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, visur nāk līdzi arī ar attīstību.
kas nozīmē, ka ir jādomā par jauniem veidiem, kā ar sabiedrību runāt par mūsu tradīcijām. Un, jā, skolēnu dziesmu svētki, es domāju, ir ļoti labs piemērs tam, jo ir jāspēj mazos cilvēkus iesaistīt tajās aktivitātēs un viņus tajās arī noturēt. Bet es domāju, ka tas ir arī saistīts ar lietām, kas mums ir institucionalizētas un kas nav. Un, piemēram, pieminētās kultūras nama aktivitātes īstenībā jau kultūras centros ir arī laikmatīgās dejas un mūsdienu dejas pietiekoši daudz. Un, mēs redzam, ka tas pieprasījums pēc šī arī pieaug tieši tādēļ, ka bērni vēlas to darīt. Mēs redzam, ka, protams, jā, mākslas kontekstā laikmatīgā māksla ir ilgstoši palikusi, teiksim, kā papildu projektu elements, bet jau 2 gadus Nacionālā mākslas muzejā tagad strādā laikmatīgās mākslas nodaļa, tā varētu teikt, vai daļa, kura mērķiecīgi strādā tieši ar laikmatīgās mākslas pētniecību, izzināšanu un krājuma veidošanu. Tātad tas, ka tas ir institucionalizēts, tagad tam vajadzētu arī palīdzēt būt redzamākam. Mēs arī redzam to, ka laikmatīgā deja kopumā ir kļuvusi institucionalizētāka gan Valmierā atrodot mājas vai pagaidu mājas Kurtuvē, gan arī šobrīd Rīgas cirkam uzņemoties laikmatīgās dejas platformas funkciju. Un to mēs arī esam mērķiecīgi darījuši, jo manā ieskatā laikmatīgā kultūra bija ļoti lielā mērā atstāta nevalstiskā sektora pārziņā, tajā skaitā ar finansējumu no Valsts kultūra kapitāla fonda. Un man prasījās, ka ir tomēr arī valsts redzējums par to, kā atsevišķām laikmatīgās kultūras nozarēm ir jāattīstās. Un, ja mēs runājam par laikmatīgo mūziku, tad arī vai laikmatīgo dramaturģiju, tad šobrīd katrai kapitāla sabiedrībai ir uzdevums pasūtīt jaundarbus, pasūtīt gan jaunus dramatizējumus teātru uzvedumiem, gan mūsu komponistu jaundarbus uzvešanai, gan arī piepildīt zāles ne tikai ar varbūt tādu ierastu programmu, bet arī atspoguļot ko laikmetīgu. Un tas vienmēr ir nedaudz dārgāk, tas prasa plānošanu, bet tas mērķiecīgais darbs nozīmē, ka arī valsts redzējumā kultūras nozare ir daudzšķautņaina. Tā nav tikai tradicionālās kultūras uzturēšana, tā ir arī mūsu kultūras nozares šodienas atspoguļošana. Jo citādāk mums nebūtu nekāda jēga finansēt kultūra izglītību, ja mēs tikai gribētu nodarboties ar vienu jomu. Mēs finansējam daudzveidīgu kultūra izglītību un pēc tam arī daudzveidīgu kultūras piedāvājumu. Kā jums šķiet, vai ir tāda ļoti spēcīga interese pret tādiem laikmatīgiem pasākumiem? Vai jūtat, ka tas mērķis iet uz to sasniegšanu, ka tiešām ir liela jēga tam? Es domāju, ka ir. Mēs, piemēram, tas, ka šobrīd ir Rīgas cirkā laikmatīgās dejas uzvedumi ar noteiktu skaitu sezonā, gan pati nozarē par to ir lielā sajūsmā, gan arī biļetes tiek pirktas. Tātad tas ir kaut kas tiek gaidīts. Un laikmatīgā mūzika mēdz būt tāda, kura ir drusciņi jāpiefinansē, bet tas jau ir katras iestādes arī uzdevums paskatīties, kā nodrošināt daudzveidību un vienlaikus arī finansiālo jēgu katrai no šīm rīcībām. Bet ja tādi notikumi, kuri varbūt sākotnēji nav tik pieprasīti, netiktu nodrošināti vispār, tad sabiedrība un auditorija neizglītotos un arī nebūtu iespēja auditorijas lielumam pieaugt. Taču lēnu garu pieradinot, ka šī arī būs daļa no mūsu programmas un ieinteresējot un skaidrojot, tas pieprasījums arī pieaug. Jā, kāpēc es to jautāju, kāpēc gribēju paskatīties no vairāk tādas statistikas viedokļa, jo, piemēram, mums jau pašiem patīk, un mēs varbūt ejam uz tādiem pasākumiem, mēs arī veidojam tādus pasākumus, bet esmu arī saskāries ar citiem pasākumu veidotājiem, kuri it kā ir ielikuši tik daudz darba, un ir tāds sajūta pēc kaut kāda brīža, kāpēc es to vispār daru, tas nevienam neinteresē. Tā kā visiem interesē tur kaut kādas lietas, pie kā mēs esam pieraduši, un tāpēc vienkārši man pašam personīgi bija interesanti, vai
statistiski liekas, ka tomēr ir augstā interese par tādiem pasākumiem, vai mēs joprojām esam tādi bišķīti mietpilsoniski. Tāpēc es jautāju. Es domāju, atkarīgs no vecuma grupas, no vietas, no reģiona, bet tas, ka pieprasījums ir, to gan var teikt. Jā. Es vienkārši vēlējos vēl pakomentēt, ka, manuprāt, viss ir tā kā par to, kā tas tiek izbalansēts. Jo es nezinu, vai es Saules iepriekš minēto pasākumu, kas bija arī mans kursa darbs, tas nav laikmetīgas mākslas formas pasākums pēc būtības, bet tajā ir laikmetīgi elementi. Un no tāda sabiedrības varbūt piesaistes viedokļa, manuprāt, viss ir par to, kā tas tiek izbalansēts. Jo arī mēs runājam par jauniešu svētkiem, un viņi jau mainās ar katru gadu. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies uz aizgājušos vasaras svētkiem, tad viss ir par to, kā tu to pasniedz, kā tu to izdari tā, ka tu pirmkārt cieni tradīcijas un tā pašā laikā ienes kaut ko jaunu tajā visā, kaut kādu jaunu skatu punktu, bet kas neiet pilnīgā šķērē ar to, kas mums ir kā tautai iausts vienkārši asinīs. Jā, man liekas, tāds mazāk biedējošs vārds sabiedrībai ir multimediāli pasākumi, kas varbūt diezgan bieži ir laikmetīgi, bet tas multimediāls nenobiedē tik ļoti cilvēkus. Jo tad viņi nenobīstās, ka tur būs tā vijīgā, laikmatīgā, lēnā deja ar ciešanām, kuru viņi nesaprot, kas ir ļoti liels stereotips, diezgan populārs. Jā, laikam tas ir arī par to vārdu, un kas katram pirmais ienāk prātā, domājot par laikmatīgo mākslu, jo laikmatīgā māksla var būt arī glezniecība pavisam tādā klasiskā tehnikā. Tā var būt milzu instalācija. Jā. Tas var būt tik daudz, bet, manuprāt, pirmais, kas dažkārt asociējas ar to vārdu, ir kaut kas ļoti sensacionāls un tāds ažiotāžu raisošs, bet tam tā nav jābūt. Jo man arī manā kursa darbā dejoja seniori, viņi centās dejot laikmetīgo deju, bet tautas deju kolektīvus. Un es jau viņus neuzrunāju uzreiz tā, ka jums būs jādejo laikmetīgā deja. Un es arī afišā nerakstīju, ka tas būs laikmetīgās dejas uzvedums, bet tas bija multimediāls deju uzvedums. Un man bija tās bažas par to, ka nebūs cilvēku, un es ierakstīju, ka aptuveni tikai 200 varētu atnākt, un beigās bija vairāk nekā 600 cilvēku uz manu kursu darbu. Mēs nereiķinājāmies ar tik daudz, un tur arī bija tādas problēmas. Bet es saku, tas kā tu to pasniedz un ar tiem vārdiem. Tas labākais vārds, ko man liekas, mēs katrs tagad izmantojam, liekot afišā, ir multimediāls. Tieši nesen izskanēja no kaut kā jautājums, ko tas vispār nozīmē? Kas tas Es multimediāls šobrīd tāds ir? pētu kursa darbā. Varēs drīz Pēc tam lekciju. tev pastāstīs. Jā. Man šķiet arī jāņem vērā fakts, ka laikmetīgā māksla tomēr salīdzinoši jauns jēdziens, salīdzinot ar citām tradicionālākām mākslas formām. Tad varbūt tie ir iespējušies atmiņā cilvēkiem, varbūt tie pirmie laikmetīgās mākslas uzplaiksnījumi, ka tas ir kaut kas pavisam traks un nesaprotams, bet tā tas īsti nav. Un tagad tomēr tas attīstās, gan arī jauniešiem ienākot nozarē, tas ticamāk varētu mainīties, gan arī cilvēkiem vairāk ejot uz laikmetīgiem vai multimediāliem pasākumiem, varētu mainīties šie uzskati uz labo pusi šajā gadījumā. Kas tad īsti ir laikmetīgs? Varbūt kādam ir atbildes šo. Jo droši vien tas, ko darīja pirms 100 gadiem, viņiem bija laikmetīgs tajā brīdī. Tieši tā arī ir. Un tas, kas šobrīd mums šķiet laikmetīgs un mūsdienīgs, pēc 100 gadiem kādam liksies kā sena vēsture, un skatīsies uz to un teiks, tur jau pirms 100 gadiem viņi darīja tā un tā. To ir, manuprāt, ļoti svarīgi apzināties, ka katra lieta tajā radīšanas posmā ir bijis kas inovatīvs, tajā brīdī visaktuālākais un vismūsdienīgākais. Un, manuprāt, arī pasaules mērogā skatoties, piemēram, domājot par pasākumu režijas lekcijām, kur tev parāda video, kur ir kustīga
zeme, ja virsma, uz kuras ir aktieri un dejotāji, un tev šķiet, wow, cik inovatīvi un kaut kas Latvijā nebijis. Tad ieraugi, tās ir 2009. Gadā, apmēram, ja nemaldos, Olimpiskās spēļu atklāšanas pasākums. Nu, jautājums arī līdz, cik ilgs laiks paiet, līdz tas atnāk līdz mums, šī laikmetīgā māksla. Tad Iespējams jau, ka ir Latvijā lietas, ko citur nekur nedara. arī tas visticamāk ir arī otrādāk. Jā. Jā. Tā kā vienkārši varbūt mums ir bijis šī vairāk tāds nišas faktors, jo mēs esam maz, bet varena tauta. Bet varbūt mums nav tā platforma tik milzīga, lai varbūt tas, ko mēs te darām, aiziet pa visu pasauli. Es nezinu, vai es varētu latviešus baigi nosaukt par trendsetteriem. Kaut kādā ziņā, jā, varbūt kas būtu tāds spilgtākais piemērs Latvijas kultūras koledžas studenti, lūdzu atbildiet. Kur ir trendsetteri? Jā. Tas ir ļoti labs jautājums. Man šķiet, ka ar visu globalizācijas ietekmi mēs varam būt trendsetteri, ja, piemēram, pastāstījos Vai par mēs šos- esam? Vai mēs esam? Jā. Nu, iespējams, ka nē, tikai kaut kādos retos gadījumos mēs varētu būt uz kādām, kad mēs izlaužamies varbūt kādās konkrētās jomās vai atsevišķos gadījumos, bet tā, ka globāli es teiktu, ka nē, bet tā pašā laikā nav jau arī tāda viena valsts, kur visu laiku ir šie trendsetteri. Tas tomēr ir. Nu, Es domāju, ka blendera izmantošana animācijas veidošanai varētu būt tas, kur mēs esam bišķiņi noteikuši toni. Protams, ar Ginta Zilbaloža komandu un viņu idejām, kas padara to nozari tādu pieejamāku, kas iepriekš bija kaut kas dārgs un lielu industriju vadīts, un tagad ir kaut kas pieejams tādā salīdzinoši demokrātiskā veidā. Es domāju, ka kora dziedāšanā mēs arī esam diezgan trendsetteri ilgstoši, un es domāju, ka paliksim. Tā ir daļa no tradicionālās kultūras, bet ne tikai. Arī radiokors, kas izpild laikmetīgo mūziku, ir pasaulē viens no labākajiem koriem. Un es domāju, ka arī skaņu tehnoloģijās mēs esam trendsetteri. Mums ir superīgi uzņēmumi, kā Game Changer Audio, kā Erika Synths, kurus izmanto visā pasaulē, un tas ir mūsu radošo industriju veiksmes stāsts. Un par to arī noteikti jālepojas. Un ja no 1,8 miljonu valsts ir 3 šādas lietas, kur mēs esam pasaules vadošās pozīcijās, es domāju, tas ir diezgan labi. paldies. Nē, es piekritīšu šim, jo, piemēram, NA arī ražo gaismas pilnīgi no nulles, veido jaunas tehnoloģijas un tās sūta pa visu pasauli. Vai tas pats Rīgas maratons, kas ir ar kulturālu pieskaņu, kas pasaulē īsti netiek maratoni veidot šādā formātā. Tas tiek tendēts vairāk kā sporta pasākums, bet Latvijā mēs to esam pagriezuši ar kulturālāku pieskaņu. Tā kā es domāju, ka mēs esam trendsetteri, bet tās ir citas sfēras, un tie nav tie trendi, kas ir ārzemju trendi. Jāsaka, ka jūs man pārliecinājāt, iespējams, mainīt manu iepriekšējo atbildi, ka mēs neesam. Jo, jā, ļoti interesants novērojums tieši par šo maratonu, ko varbūt personīgi es nebiju iepriekš pamanījis, ka mēs tomēr mēģinam ievest arī tradīcijas tajā visā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Bet mēs visur spiežam, visos sportos arī iekšā, man liekas, tradīcijas. Tā kā arī hokejā. Visi dzied, visi kustās. Tad, kad mēs sagaidām hokejistus mājās, mums ir vesels, milzīgs pasākums šim tiek rīkots. Tāpat tās visas fanu zonas, tas ir vienkārši svētki. Tu zini, ka tev nākamā diena jāņem brīvi, jo tev ir svētki, jo Latvija spēlē. Tieši tā. Tāds ir. Mūsu laiks iet ļoti strauji uz beigām, bet es vēl gribēju nedaudz pieskarties vienai tēmai par Eiropas Savienības atbalstu kultūras nozarei Latvijā. Varbūt varētu pastāstīt kaut ko par to, vai ir kaut kādas iespējas arī kā jauniešiem ir kaut kādi projekti. Es esmu noteikti redzējis, ka ir kaut kādi, es to personīgi neesmu dziļāk papētījis. Jā, tie ir radošās Eiropas projekti, kas ir tādi, es domāju, pieejamākie, ko var
kuru var iesniegt jebkura kultūras institūcija. Jo viena sadaļa ir Eiropas Savienības finansējums, kas ir lieliem infrastruktūras projektiem vai pēc tam arī projektu konkursiem šeit Latvijā. Bet tieši piesakoties Eiropas līmenī, tā ir radošā Eiropa, kur ir gan tātad profesionāļu apmaiņa, dažādi sadarbības projekti, ir specifiska programma tieši kino jomai, mēdīja projekti, un kas ir faktiski arī finansējuši straumi daļēji. Un tas, ko mēs arī darījām kopā ar citiem Eiropas kultūras ministriem, es ierosināju, un visi Eiropas kultūras ministri parakstīja vēstuli, ka šī radošās Eiropas programma ir jāsaglabā un jāpalielina, ka tas ir ļoti nozīmīgs tieši tas Eiropas vērtību stiprināšanas instruments, jo tas nodrošina sadarbību, tas nodrošina, ka mēs visi sarunājamies līdzīgā valodā, izmantojot kultūru kā platformu. Un kultūras ministrijā ir arī īpašs kontaktpunkts, informācijas punkts, kur var uzzināt vairāk par šīm programmām, un es noteikti iesaku tur vērsties, ja ir kādi jautājumi. Tur ir regulāri tie uzsaukumi un regulāri konkursi. Vērtīgi zināt. Jā. Varbūt jums kādam vēl ir kāds jautājums? Mums ir kultūras ministrs šodien šeit. Tas ir tāds Tas ir sarežģīts brīdis, jautājums. runājiet tagad vai klusējiet mūžīgi. Nē, es gribu ticēt, ka ne jau pēdējo reizi. Visticamāk, Tas būtu labi, jā. jā, ļoti iespējams, ka varbūt tiksimies arī 5. jūnijā Latvijas kultūras koledžas saldojumā. Cerams, ka mums Saņēmu aicinājumu, noteikti Jā, jā, ieplānošu. ļoti, ļoti jauki to dzirdēt. Nu, ko es teikšu, paldies mūsu burvīgajām dāmām, ka bijāt šodien ar mums. Paldies arī tev, Nik. Paldies arī tev, un Kungiem. paldies Agnesei, un paldies Pārējām. pārējiem. Jā. Paldies par sarunu. Jā, paldies. Un biļets ir pieejamas ticketshop.lv. Tiekamies 5. jūnijā, vai vēl mums ir pāris podkāstu epizodes ieplānotas un palikušas. Tā kā tiekamies vai nu sociālo tīklu vidē, vai 5. jūnijā klātienē. Jā, digitāli vai dzīvē. Jā. Paldies. Paldies! Visu labu! Visu labi. Jā!